Sveicināti sarunu ciklā Praktiski vesels. Raidierakstu atbalsta Veselības centru apvienība, Centrālā laboratorija un Mēnesis aptieka. Un šodien, tāpat kā visās citās mūsu jaukajās epizodēs, kopā ar foršiem veselības ekspertiem runāsim par un ap veselību. Meklējot atbildes gan uz tiem jautājumiem, par kuriem visiem gribas zināt, kā tad tur īsti ir, gan uz tiem, par kuriem varbūt, tā kā jāpadomā. Un šajā ceļā kopā ar jums esmu es, Arta Lāce, veselības vēstnese. Un es, ginekoloģa dzemdību speciāliste Karlīna Elksne. Un jā, es atceros 4. kursā kardioloģijas nodarbībā, kāds ļoti Latvijā zināms profesors teica tā, tagad mēs visi cīnamies pret infarktu, Latvija joprojām ir stabili 1. vietā nāves cēloņu ziņā ir sirds asinsvadu slimības, un ko mēs daram? Mēs skrienam pret šo infarktu. Un kas notiek? Mēs nodeldējam mūsu ceļa locītavas aparātu. Nav ļaunuma bez labuma vai otrādāk, nav labu lietu bez blaknēm, un šodien tad tieši par to arī runāsim. Un šodien atbildes uz šiem jautājumiem mums palīdzēs atrast fiziskās sagatavotības trenere Zanda Zariņa-Rešetina un sporta ārsts Agnis Otvars. Bet vispār pirmais, ko es uzreiz gribu jautāt, ja es tur skatos, piemēram, sociālos, tad liekas, ka sports ir tīrā bauda, cilvēks cilā briesmīgus svarus, crossfita treniņās svīst, viss ir tik laimīgi un priecīgi, un cik tad bieži, tās fiziskās aktivitātes jūs prasāt tiešām iet roku rokā ar tādu baudas sajūtu, kā mēs varam redzēt ekrānos. Un kurā brīdī tā bauda izstrādājas no ciešanām paliek par baudu? Jā, protams, tas viss izskatās skaisti un varbūt liekas, ka mēs katru dienu ejam tiešām ar pacelātu uz treniņiem, bet es pati personīgi šīs fiziskās aktivitātes kaut kādā ziņā var salīdzināt ar kaut vai ar zobu tīrīšanu. Mēs visi zinām, ka tas ir jādara un kāpēc tas ir jādara, un mēs vienkārši to daram. Un ar fiziskām aktivitātēm arī ir līdzīgi. Es zinu, ka tas treniņš, lai arī kā man viņš šodien negribas darīt, sniegs pozitīvu rezultātu vai tieši manai veselībai, atbalstīs manu veselību, manu labsajūtu. Un visbiežāk arī tas mans novērojums strādājot ar cilvēkiem ir, ka tā labsajūta, tas prieks rodas tieši pēc treniņa. Ja viņi nav treniņa sākumā, tad bieži vien jau sanāk, kad pakāpeniski treniņa laikā jau cilvēkam uzlabojas šis noskaņojums un treniņa beigās viņš sajūt to gandarījumu, kad ir labi pastrādājis. Un tā kā es strādāju cilvēkiem arī individuāli, man nereti gadās tādas situācijas, ka man cilvēks atnāk uz treniņu un saka, kā man gribēs tev šodien atsūtīt īziņu un pateikt, ka davai atceļam. Bet es atnācu, jo es esmu sarunājis un vienkārši daram. Varbūt mazliet mierīgāk, bet viņam pārdomātāk to treniņu, bet daram. Un treniņu beigās jau šis cilvēks saka, cik labi, ka mēs neatcēlām, jo tagad ir daudz labāk nekā tad, kad es atnācu uz treniņu. Ja? Tā kā tas pozitīvais efekts visbiežāk ir tieši pēc treniņa, un tā ir tiešām tā disciplīna. Ja? Gribas vai negribas, vienkārši daram, varbūt pielāgojam attiecīgai dienai, attiecīgai pašsajūtai slodzi, bet vienkārši daram. Es varētu papildināt, protams, sociālos tīklos neviens nekad neliks, kad, man šodien ir ārkārtīgi grūti, es to treniņu nevēlos tā tālāk, visu liekas maidīgs bildes pēc treniņiem. Un tie, kas mājās skatās tās bildes un kuriem ir priekšā savs treniņš, lūdzu saprotiet, ka tas ir tikai absolūti normāli. Un nevienmēr motivācija būs uz 100 un 150, bet kas ir galvenais, kā kolēģi jau ieskicēja, tā ir disciplīna. Un tas ir tas, kas ir nepieciešams, un mēs to baudu bieži vien dabonam pēc tam. Bet kā vispār sākt? Kā sevi pierunāt sākt? Kā atrast to, kas dara tieši man? Jā, tiešām te ir neskriet šim te modes tendencēm pakaļ, ja visi skrien, tad man arī ir jāskrien. Vai visi iet uz zāli un kačājās, man arī jākačājās. Nē, tā kā es vienmēr esmu par to, ka mēs zinām, ko mums skriešana dod mūsu ķermenim, ko mums dod spēka treniņi, bet ja jums tiešām tas akūti nepatīk un tā,
atrodiet to fizisko aktivitāti, kas jums sniedz gandarījumu. Tā var būt dejošana, tā var būt nojošana, vasarā skrituļošana, ja? Un pakāpeniski, sevišķi jūs sākat no pilnīgas nulles, ja jūsu aktivitāšu līmenis ir tiešām viszemākajā līmenī, iespējams tās ir vienkārši raitas pastaigas pusdienas laikā vai vakarā pēc darba. Ja, tā kā, tas mans novērojums, ka vispār mēs kustamies daudz par maz. Viens ir šie strukturētie treniņi, ko mēs aizvedam vai nu mājās ar papildus apsmagumojumu, vai nu sporta klubā, bet tā ikdiena lielākai daļai paiet sēdus pozīcijā. Un tad sākt kaut vai ar minimāli, ar pastaigu, ieviest šīs te regulārās pastaigas un pakāpeniski pieredināt ķermenī pie slodzes. Varbūt kādā brīdī parādās šī te vēlme pamēģināt kaut ko jaunu un noteikti nebaidīties no šīm te kaut kādām jaunajām aktivitātēm un lēnām pakāpeniski ieviest tās savā ikdienā. Te ir tas stāsts par tiem cilvēkiem, kas iet uz sporta klubu, bet meklē mašīnu, kur noparkot pēc iespējas tuvāk klubam, lai tikai nebūtu tālu jāiet ar kājām. Es gribēju arī prasīt, nu kā tad ir ar to, cik bieži cilvēki sāk nevis ar pastaigu, bet ar vizīti pie sporta ārsta, lai pakonsultēties par to, nu kāda slodze man būtu piemērotākā vai kā man vajadzētu pievērsties savai veselībai, kas tieši man būs vislabākais. Pie ārsta nav jāiet uzzināt apmēram, ko man darīt, ar kādu sportu veidu nodarboties. Es domāju, ka tas ir vispirms jāatrod katram pašam priekš sevis, jā, un ir jāsaprot tas, ka reti, kad kāda aktivitāte iepatīkās tā ar pirmo, vai ne? Mēs varam iedot kaut kādu pārbaudas periodu, piemēram, nolemt, tagad mēs 6 nedēļas iesim garākās pastaigās, varbūt 3 reizes nedēļā, vai tagad, piemēram, 2 mēnešus mēģināšu mājās uz paklājiņu pavingrot, vai ne? Vai arī tagad es, piemēram, mēnesi pamēģināšu iet uz sporta zāli kopā ar treneri. Un bieži vien tagad cilvēks sajūt to pozitīvo efektu, viņš arī varbūt jūtas labāk ikdienā, tad viņš iemīl to aktivitāti. Jā. Pie ārsta, es domāju, nav vērts iet, ja viss ir zem kontrolas un viss ir, tā teikt, normāli. Jā, bet vispār droši vien vajag aiziet. Nu, ja es esmu tagad izdomājis, ka es tūlīt noskriešu maratonu, bet pirms tam lielākoties savu dzīvi esmu pavadījusi biroja krēslā un divānā, nu tad tur var nelabi sanākt viss, vai ne? Nu jā, ja ir tādi tiešām lieli mērķi, uz kuriem mēs ejam, tad noteikti ir vērts pakonsultēties. Vismaz par veselības, teiksim, pārbaudi kaut kādu. Tas būtu tieši sporta ārsts vai varbūt ģimenes ārsts? Tas varbūt arī ģimenes ārsts, absolūti, jā. Jā, bet Zanda, es gribēju jautāt, nu no tādiem, mēs tagad jau tā kā saprotam, ka nav tā, ka uz sporta zāli iet tikai tur tie rītīgi muskuļātie čekars, puperi, varoļi ciedīgo ķermeni, un kāds tad ir tas vidējais apmeklētājs, ja tā var izmērīt? Es teiktu, tas ir mammas pēc darba, protams, biroja darbinieki, visbiežāk ar muguras sāpēm, cilvēki 35, 40 plus, kas vēl mums tā nesarestā. Man liels prieks par to, ka arvien vairāk es zālē redzu seniors. Un jā, šis te kaut kāds mīts vai aizspriedums, ka uz zāli iet tikai tādi kačuki un tikai pēc tā ārējā un vizuālā izskata, tad man liekas tas lēnām, bet tomēr mainās, ka cilvēki uz sporta klubu iet vairāk savas pašsajūtas un veselības dēļ. Un ja viss tiek darīts pareizi un ir ievērot šie strukturētie treniņi un viss pārējais, tad tas ārējais izskats nāk kāds tāds patīkams bonus. Un kā jau daktars minēja, kad cilvēks noķer to pozitīvo feeling pēc treniņa, ko mēs arī apspriedām no pašā sākumā, kad tā labsajūta rodas pēc tam, tad arī veidojas šī te pozitīvā atkarība, un es arī citreiz saku, tad atcerieties to foršo sajūtu pēc treniņa, un tad tā, lai ir tā motivācija vai tas atgādinājums tajā brīdī, kad gribēsies varbūt to treniņu izlaist, varbūt noslinkot, tad padomāt par to, tām sajūtām, ko tas treniņš sniedz. Bet kas fizioloģiski ir tas, kas dod to labo sajūtu? Endorfīni? Dopamīns, kas tas ir, kas nodrošina? Laikam arī tas ir tas, kas dod. Smalki bioķīmiski neizstāstīšu, bet, protams, tas ir kaut kāds atalgojums, kas rodas pēc fiziskas slodzes, un fiziskas slodze liek justies labāk ne tikai fiziski, bet arī mentāli. Tas tā ir.
Tā ir samazina depresijas rādītājus, kā mēs zinām, viens no arī, piemēram, pēcdzemdību depresijas profilakses rīkiem ir regulāras fiziskās aktivitātes. Doktor Agni, jautājums. Priekšstati par piemērotiem vai nepiemērotiem sporta veidiem vienam vai otram dzimumam. Nu, piemēram, hokejs ir tikai džekiem, pilates ir tikai sievietēm. Nojošana tikai pensionāriem. Jā, kā tad ir ar to? Tie ir aizspriedumi. Mēs dzīvojam laikmatā, kad ļoti daudz aizspriedumu arī sāk pamazām lūst. Es vismaz tā gribētu domāt. Mans personīgais novērojums. Un noteikti, kad es domāju, ka interese par kaut kādu konkrētu sporta veidu, tam ir lielāks svars nekā kaut kāds dzimuma sadalījums. Es arī zinu jaunus cilvēkus, kas nojo. Mana vecmama nojo, jā. Man ir kolēģi, jauni daktori arī, kas nojo. Tas nav nekas tāds. Es personīgi neiešu dejot zumbu, jā, bet es domāju, ka ik viens var izvēlēties pats, ko darīt un kas viņam vislabāk patīk. Bet ja Omīte būs visu mūžu sportojas, trenējusies un iespējams jaunībā ir ar sportā vingrošanu nodarbojusies, tas viss viņa arī savās 70 iespējams parkūrā būs brīnišķīgi. Jā, šī ir ziņa, ko nodod skatītājiem. Tad, mīļie skatītāji, sportā, fiziskajās aktivitātēs nekādu klišeju, nekādu aizspriedumu, nekādu mītu. Esam atvērti visam. Mēs zinām, ka Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas ir diezgan tādas strikti noteiktas. Tātad tās ir 45 minūtes, vismaz 3 reizes nedēļā. Tas, ko sauc par moderate intensity, tātad vidējas intensitātes fiziskās aktivitātes. Vai tas ir tiešām pietiekami, vai arī mūsu tā psiholoģija varētu darboties pēc principa labāk zīle rokā nekā mednis kokā un labāk samierināties ar kaut ko mazu nekā vispār neko. Un te es arī gribēju papildināt. Tad dārza rakšana ir vai nav fiziskā slodze, un grīdas mazgāšana un logu tīrīšana pavasarī ir vai nav? Skaitās vai neskaitās? Bieži vien pieņemšanā atnāk sieviete, virs 50 gadiem, piemēram, kurai, teiksim, sāp kaut kas. Es vienmēr visiem jautāju, vai jūs ikdienā nodarbojaties papildus kaut kādu fizisku aktivitāti. Bieži vien dzirdu to, ka man darbs ir uz kājām, un es katru dienu varbūt no darba eju, man darbā ļoti daudz jāstaigā, un tas īsti neskaitītos. Tas skaitās piekdienas aktivitātēm, bet tā vismaz manā galvā tas nav kā fiskultūrai, teiksim, pielīdzinām aktivitāti, kas būtu papildus jādara ikdienas lietām. Es teiktu, staigāšana tā ir dzīves nepieciešamība. Ja? Tā nav šī te fiziskā aktivitāte, tāpēc, protams, šīs te Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas es uztvertu kā tādu minimumu. Tādu tiešām iztikas minimumu, lai tādam šī te fiziskai slodzei. Un, protams, viņai ir jābūt vispusīgai. Tādi kardiotreniņi, tie mums būs vērsti uz sirds un asinsvadu sistēmu, jā, un mēs trenēsim sirsniņu, spēka treniņi, tie mums ir muskuļiem un kaulu sistēmai. Jā. Tā kā censties tomēr dažādot šīs slodzes, jo katra tomēr atstāja savu ietekmi un uzlabo citu mūsu organismu sistēmu. Bet kā to slodzi kāpināt? Kā sagatavoties un kā kāpināt? Starp citu, pa Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām tur ir rakstīts vismaz. Vismaz, tas ir minimums. Atslēgas vārds. Kā sagatavoties? Pirmkārt, sākt tiešām ar kaut vai tiešām ar to pašu minimumu. Ja ir mēs sakam, ka mēs esam ikdienā uz kājām un mēs tur daudz no darba nākam ar kājām vai kā, tad tā staigāšana jau varbūt. Mums pulss var būt knapi 100 šajā pastaigā, bet mēs šo pastaigu varam bišķiņ izaicinošāk uztaisīt, paņemt diezgan tādā ātrākā tempā, lai tas pulsiņš tomēr nedaudz pakāpjās uz augšu. Pārvērst par vieglu riksi. Vieglu riksi, jā, jo tādā plezīrā iet, un arī tā kā atbildos to jautājumu par šiem te dārza darbiem, logu mazgāšana, grīdas mazgāšana. Tās ir tās ikdienas aktivitātes, bet tie nav strukturēti treniņi, jā, jo tāds
tīri strukturēts treniņš būs uz konkrētu mērķa vērsts, jā, vai tie būs spēka treniņi, attiecīgi ar mērķi uzturēt vai palielināt muskuļu masu, vai tas būs kardio treniņš vai intervāla treniņš, kur arī mērķis būs trenēt izturību, paaugstināt šo te sirds un asinsvadu sistēmas, ietekmi uz sirds un asinsvadu sistēmu. Tāpēc ikdienas aktivitātes arī nepieciešams. Tas arī ir daļa no mūsu ikdienas, bet liela nozīme ir šiem te strukturētiem treniņiem. Un kā sākt? Vienkārši sākt. Ja neesat neko darījuši, konsultēties ar treneri, sākumā noteikti nepārspīlēt ar šo te apjomu. Sākotnēji tas noteikti labāk nav tā kā nevis vairāk ir labāk, bet mazāk ir labāk. Un, protams, ieklausīties savā ķermenī, pakāpeniski adaptēt ķermeni slodzei, adaptēt locītavas slodzei. Ja jūs vēlaties uzsākt skriet vai jums mērķis noskriet maratonu, tad tas noteikti nebūs tā, šodien izdomāju, pēc mēneša skrienu maratonu. Nē, iespējams, tas būs gads kā minimums sagatavošanās process. Pirmkārt, sirds un asinsvadu sistēmā, otrais ir visas locītavas, ja, un muskultūra kā tāda, un tad arī nevis tikai skriet, bet likt klāt arī šos te spēku treniņus vai vispār attīstošos, ja, sagatavot arī ne tikai sirdi šai slodzei, bet visu ķermeni. Ok, Agnes teica, pie sporta ārsti nav obligāti nākt, bet kā tad ir ar treneri? Tu, Zanda, minēji, ka pie trenera tomēr vajadzētu, bet ir gana daudz cilvēku, kam būsim godīgi kaut vai no finansiālā aspekta. Tas ir tāds diezgan nepaceļams pasākums. Vai to var tomēr arī pats? YouTube atrod video ar pamācību. YouTube, protams, ir ļoti labs saturs atrodams, un tad ir atrodams arī diezgan apšaubāms saturs. Tā noteikti ir tāda kritiskā domāšana jāieslēdz, un mazlietiņ tomēr jāiedziļinās vai arī jebkurā sportā, ja jūs ejat uz sporta klubu, tad ir šie te zāles treneri vai dežūra treneri, katrā klubā, kā viņi sauc, kuri tomēr var parādīt, kuriem tas ir viņu darba pienākums, jauno klientu iepazīstināt ar sporta klubu, ar trenažieriem, un arī kādas šīs te tehniskās nianses, palabot. Bet ideālā variantā, protams, ir, ja ir pilnīgi nav nekādas saprašanas par to, kā darīt, tad treneris ir ļoti vērtīgs. Jā, nav jāiet neskaitāmas reizes pie šī treneri. Jā, tā var būt viena reize mēnesī, ja tīri iziet cauri pamat vingrinājumiem, saprast šo te bāzes vingrinājumu tehniku, jo tehnika vingrinājumos ir ļoti svarīga. Jā, tad, ja iesiet un darīsiet nepareizi, jūs vairāk nodarīsiet sev pāri, nekā būs šīs te pozitīvais efekts no treniņa, un arī rezultāts nebūs, ja vingrinājumi tiks pildīt nepareizi. Labi, ir tātad cilvēki, kam pietiek ar šo te mentālo apņemšanos, bet ir cilvēki, kam vajag kaut kādu grūdienu no malas. Respektīvi, ir jāsasniedz rases punkts, jājūtās tik slikti, lai beidzot saņemtos, tad meklēt šo te kustību aktivitāti. Kādi būtu tie sarkanā karoga signāli, lai cilvēks saprastu, hei, es par maz kustos, man ir jāsāk obligāti kaut kas darīt? Šeit atkal mēs varam vadīties jau pēc iepriekš minētiem cipariem. Tas ir pirmais veselības organizācijas rekomendācijas. Otrs, tas, ko mēs realitātē parasti jūtam, tas ir iekšējais sajūtas. Piemēram, ja cilvēkiem ir kaut vai tas pats kroniskais nogurums, ja viņš visu laiku jūtās zem savu vidējā līmeņa, arī mentāli, ja cilvēkiem ir tikai darbs, mājas, dīvāns, darbs, mājas, un paradoksāli tas, ka mēs nevis tieši satalpam to enerģiju, bet mums viņas trūkst, un tā ir pazīme, tā ir mazkustīguma pazīme, un nepieciešams kaut ko papildus fiziski padarīt arī. Es bišķiņ pieprecīzēšu jautājumu, piemēram, kāpi pa trepēm, pie kura stāva sāku just aizdusi. Jā. Protams. Tas var būt tāds kriterijs, vai ne, ja es jau trešajā knapi dvešu, tad galīgi nav lāgā. Es kā no trenera skatu punktu varu piebilst tikai to, ka sievietēm bieži vien ir tas, ka viņas sasniedz kaut kādu, jau tā, kad
kritisko savu virssvaru, un kad saprotu, kad viss tālāk vai šitā nevar, kaut kas ir jādara. Ja? Tas arī citreiz ir viens no iemesliem, kāpēc vismaz sievietes sāk sportot. Jo tur, kur būtu jāsākas tavam apģērba izmēram veikalā plaukts beidzas. Es ceru, ka tik traki nav. Un te nu mēs līgani esam nonākuši pie manas mīļākās sadaļas par sievietēm un par perimenopauzālajām un menopauzālajām pārmaiņām. Un jā, Nu jā, perimenopauze ir tava ļoti mīļa tēma, pat arī ir iznākusi grāmata, pat jau pirms vairākiem mēnešiem. Un ko tad vispār fiziskā kustība nozīmē sievietei dažādos vecuma posmos, un vai vecums ir jāņem vērā, ja tiek runāts par to, kādu slodzes intensitāti es izvēlēties? atkal piesaukšu Pasaules veselības organizāciju, kur ir arī īpaši atrunāts tātad par sievietēm menopauzē, ka mums ir jāliek klāt obligāti šie te spēka treniņi, ne tikai aerobie treniņi, mums ir jāliek klāt arī līdzsvara un stiepšanās vingrinājumi. Jā, šajā vecuma posmā treniņi vairs nav tikai par kaut kādām formām un teiksim, vizuālo izskatu. Jā, ja mēs jaunībā varbūt vairāk uz trenējāmies, lai sagatavotos pludmales sezonai, jā, lai labi izskatītos un tā, tad šajā vecuma posmā šīs te fiziskās aktivitātes vairāk tieši kļūst par mūsu labsajūtas un tādas vispārējās veselības pamatu. Muskuļu masa sāk samazināties jau stipri ātrāk pirms šī te vecuma, un spēka treniņi ir principā vienīgais veids, kā mēs viņus varam saglabāt un arī vēl palielināt. Un tas ir mīts, kad šajā vecuma posmā vairs nav iespējams muskuļus dabūt lielākus un spēcīgākus. Protams, tas ir grūtāk, bet tas ir iespējams. Tāpat arī šie te kardio treniņi sirdī un arī intervālu treniņi, kas pat arī dod savu. Tie paši spēka treniņi tie ir ne tikai muskuļiem, bet arī kauliem. Jo mūsu kaulī šis vecumposms sievietēm īpaši izteikti ir osteoporozes risks, un lai izvairītos no kritieniem ir nepieciešami līdzsver treniņi, lai kauli paliktu stipri ir nepieciešami spēka treniņi. Tā kā, jā, Pasaules veselības organizācija nemelo, ka sievietēm ir nepieciešami šie gan spēks, gan kardio, gan līdzsvars un šī te stabilitāte. Jā, tad atgriežoties pie sarkanajiem karogiem, viens sarkanais karogs ir personas kods. Paskatāmies pasē, cik ir gadu. Ja skaitlis ir 45, tad lūdzu, neskatoties neieciklējamies uz šo vecumu, mēs varam sākt arī 30 un 25 un vienkārši turpināt, jo negaidīt šo te vecumu, jo ticiet man, ja jūs sāksiet ieviest šīs te fiziskās aktivitātes un attiecīgos treniņu veidus, negaidot šo te maģisko skaitli un nekoncentrēties uz to ciparu pasē, tad būs krietni vieglāk, jo sākt 45 noteikti ir grūtāk nekā 35, tīpaši, ja nekas līdz šim nav darīts. Bet vai vecums ir šķērslis tajā ziņā, kādu sporta veidu izvēlēties, ar ko īsti sākt, kādu intensitāti izvēlēties? Protams, tas ir jāņem vērā, tīpaši, ja nekas nav darīts. Jūs nevarat atnākt uz zāli un uzreiz ķerties pie svarcelšanas stieņa un taisīt pietupienas ar 50 kilogramiem, ja? Mēs sāksim ar savu svaru trenēties, ja? Un tikai tad pakāpeniski liksim klāt slodzi. Tāpatās arī šī te kardio slodze, jūs ikdienā knapi savācat 3000 soļus, tad kāda skriešana jūs pirmais, ko sāksiet darīt, tās būs tas pats jogings vai pastaiga vai minūtes skriesiet, 3-4 minūtes iesiet, ja? Tā kā slodzēja un izvēlētajam šim te aktivitātes veidam noteikti ir nozīme. Nu labi, un tagad par sarkaniem karogiem no otras puses, un kuri tad būtu tie sarkanie karogi, lai mēs saprastu, ka hei, šitas neder, pa daudz vai nav pareizais? Te arī varētu būt līdzīgi, kā kad ir par maz, ja mums ir šis te hroniskais nogurums, ja ir traucēts miegs. Sievietēm bieži vien parādās cikla traucējumi. Ja ir pa daudz, ja šī slodze ir neatbilstoša, tad arī sāpošas locītavas pēkšņi sāk ceļi sāpēt. Tas arī ir signāls, kad ir pa daudz. Arī traumas, tur, kur viņām nevajadzētu būt, ir pārslodzes simptoms.
Jā, bet man vispār liekas, no malas skatoties, ka sievietei tā fiziskās formas uzturēšana ir grūtāks darbs un prasa lielāku piepūli, vai tas tiešām tā arī ir, ja mēs skatāmies no medicīniskās puses, un kas tad vispār nosaka to, vai man viens vai otrs sporta veids, kāpēc es vienā sasniedzu labus panākumus, un citā man tik labi neiet, un kā tad ar to ir, Agni? Nu, šeit mēs varam runāt par dzimuma atšķirībām attiecībā uz sportu. Protams, ka sievietes un vīrietis organismi atšķirās. Sievietēm ir krietni vairāk kaut kādu fizioloģisku šķēršļu. Tas ir cikls, grūtniecība, pēcdzemdību periods, perimenopauze, menopauze. Un tas, protams, ietekmē enerģiju, muskuļu masu, arī tauku izvietojumu ķermenī, visu ko citu. Jā. Vīriešiem savukārt tas galvenais stūrakmenis ir tieši kaut kāda motivācija. Un, protams, arī sociālais spiediens uz sievietēm ir lielāks, ka viņiem ir labāk jāizskatās. Vīriešiem tik ļoti nav, tāpēc vīrieši mēdz vienkārši tāpat palaisties. Jā. Nav tāda iekšēja faktora tik daudz kā sievietēm. Bet kas vispār to ietekmē, kāpēc viens ir vai nav sportiskāks, vai kāpēc vienam izdodas vieglāk to muskuļu masu uzaudzēt, un citam tas ir grūtāk, un vai, piemēram, es tur varētu kļūt par augstlēcēju tagad, ja es tā kārtīgi trenētos? Tas ir ļoti liels, plašs faktoru kopums. Ja mēs liekam, paņemam divus vienādus cilvēkus, viņus identiski trenējam, viņiem nekad nebūs vienādi rezultāti. Tas ir, Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka katram ir savas individuālas īpatnības. Tā tas ir. Ģenētika. Antropoloģiskie rādītāji, jā. Katram ir savs ķermeņa tips. Jā, katram ir savs ķermeņa tips, kas ir vairāk varbūt spēka treniņiem piemērots, kas ir vairāk izturības treniņiem piemērots. Pastaties uz maratonistiem, jā, un pastaties uz svarcēlājiem. Paņemsim šaurāk, bišķi vieglatlētika, maratonists un sprinters. Sprinters nekad nebūs maratonists. Viņš noskries maratonu, bet viņš nekad nenoskries tā, kā noskrien maratonists. Un maratonists sprintu nevarēs noskriet tā kā sprinters. Jā, tas arī par tādu psiholoģisko arī dzenu, kas kuram vairāk patīk, vai sakoncentrēties uz īsām distancēm. Protams, jā, bet tie ir vairāk šie te fizioloģiskie rādītāji, vai pareizi laikam ir antropoloģiskie rādītāji. Man uzreiz ienāca viens piemērs iz dzīves, ja mans bērns trenējās regbijā, jā, un tad es runāju ar treneriem, un viņi saka, atnāk, vai ne, puisis 1. gadu trenējās, un viņš izraujas līderos, vienkārši, jo viņiem ir viss dots, lai viņš būtu regbists. Viņam tas, kas citam ar sūru, grūtu, gadiem ilgu darbu, viņam vienkārši tas ir tā kā, mēs jau tautā tā sakām gēnos ielikts. Ir arī talants, tas to arī nevar noliegt, jā, ir talantīgāk un ir mazāk talantīgi, un ir tie mazāk talantīgie bieži vien ar darbu panāk to, ko varbūt tas talantīgākais paļaujoties tikai uz talantu, varbūt arī kaut kādā brīdī vairs nevar sasniegt. Labi. Tagad par tiem, kam netik labi sanāk. Tātad veidojas apburtais loks, diemžēl cilvēkiem, kuriem ir šis te virssvars vai liekais svars, vai varbūt pat jau aptaukošanās, it kā viņi būtu tie, kam vajadzētu visvairāk kustēties, bet tas savukārt ir visgrūtāk, vissāpīgāk. Kā pārraut šo apburto loku? Vienkārši darīt. Viena recepte visiem nebūs. Bieži vien, protams, mums ir atrunas. Es arī katru dienu varu atrast atrunu, lai neietu trenēties. Man tā pieredze liecina, ka bieži vien sanāk, ka tam cilvēkam ir jāatrodas tajā savā zemākajā punktā, kad vairs tiešām tālāk tā vairs nevar. Kādam tas ir ārsts, kas iedod to spērienu pa pakaļ, kādam varbūt tā ir ģimene, vai tāds tūs cilvēks, kas pasaka, šitā tālāk vairs nevar. Ja? Un tās, ja runa ir arī par lieko svaru, šeit nepietiek bieži vien tikai ar fiziskām aktivitātēm. Tas ir fiziskās aktivitātes, tas ir viens no instrumentiem, kā mūsu ķermenis tērē enerģiju. Protams, te liels uzsvers jāliek arī ir uz uzturu un arī miegu. Miegs kā principā primārais, kas arī tas mans novērojums, ka tas ar to
lielai daļai iet visgrūtāk. Jā, miegs ir ļoti svarīgs. Ja, mīļie skatītāji, noskaties mūsu epizodi par miegu un miega kvalitāti. Tas iet roku rokā arī ar mūsu spēju pievērsties fiziskajām aktivitātēm. Šiem cilvēkiem noteikti vajag palīdzību. Es to domāju tādā veidā, ka viņiem vajag atrast kādu, kas vada viņus caur šo aktivitāti. Tas var būt treneris, tas var būt arī fizioterapeits. Jo ja cilvēks saka, ka viņš mēģina kaut ko darīt, un viņam sāp, nozīmē to, ka viņu vajag pieskatīt, ko viņš dara. Varbūt to aktivitāti vajag pamainīt. Ja viņam nedara skriešanu vai ātrā tempā iešanu pa skrejceliņu, viņu var uzsēdināt uz velosipēdu, un tur slodze pavisam savādāk. Varbūt, ka tā sāpes nav un ar kaut ko ir jāsāk. Savukārt, tātad mans otrs jautājums bija, ja es līdz šim esmu piekopusi diezgan neveselīgu dzīvesveidu, un kā Zanda teica, beidzot sasniedzu savu kritisko neatgriešanās punktu, tad kas varbūt ir tās ķermeņa vājās vietas vai potenciāli vājās vietas, kuras būtu jāpārbauda, kādas izmeklējumus vajadzētu veikt, kādas analīzes, varbūt kādas pārbaudas? Šeit es varētu teikt to, ka cilvēks, kurš ikdienā papildus ar fiziskām aktivitātēm nenodarbojas, diez vai viņam būs kaut kādas ķermeņa vietas vai muskuļu grupas, kuras būs ļoti labi attīstītas. Un noteikti, ka viņš sāks darīt kaut kādu slodzi, kas ir teiksim, vairāk ar ķermeņa apakšdaļu saistīta. Ja? Viņam, protams, ka kaut kas sāpēs. Viņam nebūs tā, ka muskultūra būs gatava tieši tai slodzei. Pārbaudas tāpat muskulu skeletālai sistēmai bez sūdzībām noteikti nav jēgas veikt. Tikai darot slodzi ir kaut kādi īpaši simptomi, kā tur, nezinu, pietūkums vai kustība apjoms zudums vai izteiktas sāpes kaut kur. Par vājām vietām, bieži vien mazkustīgiem cilvēkiem sāp muguras lejasdaļa. Un šeit ļoti interesants fakts, ka ir pierādīts, ka šiem cilvēkiem vienkārši atrodot fizisku aktivitāti, kas viņiem patīk, šīs muguras lejasdaļas sāpes nespecifiskās vienkārši pāriet. Un nav nepieciešams nekāds tur īpašs masāžs vai dzert medikamentus vai kaut kādas terapijas apmeklēt. Ir vienkārši jāpalielina aktivitātes līmenis. Jā, bet uzsākot jebkuru aktivitāti, tas jādara saudzīgi, par ko mēs iepriekš runājam, graduāli, ļaujot ķermenim arī adaptēties, un tad arī tie vājie punkti izlīdzinās. Un, Jā, Bet te vēl viens var? Es pabeigšu, jo es gribu dabūt to atbildi, ko es jau dabūju. Bet te vēl viens stāsts ir par to, ka viens stāsts ir tad, ja es dzīvoju tādā ikdienas režīmā, papildus ar treniņiem nedarbojos, un cits stāsts ir, un man tās veselības problēmas, kas iespējams nav diagnosticētas, nekā īpaši par sevi neliek manīt, un cits stāsts ir tad, kad es esmu sācis sportot intensīvāk jau un pēkšņi es noģīpstu. Un izrādās, ka man vispār ir vēl kaut kādas citas problēmas. Es domāju par šīm pārbaudēm, lai nebūtu tā, ka es par savu veselību neesmu licies nezinis. Tagad es izdomāju, ka es sākušu sportot, bet visa man labā apņemšanās beidzas ar to, ka man ir palicis slikti un es vairs redzēt negribu to sporta zāli. jā, ja tādas epizodes, tad pilnīgi noteikti veselība ir jāpārbauda. Par to nav pat nekāda diskusija. Jā. Bet varbūt preventīvi. Preventīvi. To var darīt, tas nav aizliegts, jā, bet Mūsu noslēdzošais jautājums visiem studijas viesiem, no kur arī jūs neizbēgsiet, ir šāds. Viena lieta jūsu veselības labad, ko jums varbūt vajadzēja sākt jau darīt pirms 10 gadiem, bet jūs to esat sākuši tagad, vai vismaz esat stingri nobrieduši sākt. Iet laicīgi gulēt. es to gribēju teikt. Ar to man iet visgrūtāk, un jā, tas man vēl joprojām arī pieklibo, bet es domāju, ka tu droši to var teikt, jo diemžēl tas mūsu ikdienas ritms un skrējiens ir tāds, ka tam miegam mums pietrūkst laika. Jā, iet laicīgi gulēt. Tas ir arī tas, ko es gribēju teikt, jā. Protams, tā, kad dežūras vispārējais es nesanāk, bet es ikdienā cenšos iet gulēt laicīgi un celties vienā tādā pašā laikā. Es varbūt iepriekš to tik ļoti nenovērtēju. Jā, tas ir galvenais principā. Ja es salīdzinu sevi 10 gadus atpakaļ un tagad, man kādreiz likās, ka kaut kāda kardiovaskulāra slodze vispār nav priekš manis. Tagad es esmu atklājis to, ka tomēr tā ir laba lieta un to ir vērts darīt. Jā. Tātad, mīļie
skatītāju, klausītāju ir vērts darīt. Pie tā mēs varētu arī palikt un darīt gudri, darīt labi, un kā saka, ar prātu, un lai jums izdodas. Paldies, ka jūs bijāt šajā epizodē kopā ar mums, un paldies arī mūsu viesiem, fiziskās sagatavotības trenerei Zandai Zariņai Rešetinai un sporta ārstam Agnim Otvaram. Un paldies, mēs tiekamies atkal kādā no nākamajām reizēm.